galu galā izvēlēties? Es ieteiktu, iespējams, kāds man nepiekritīs īpaši tie, kas tirgojās ar tiem uzturu bagātājiem, bet es teiktu, ka jāizvēlās ir tā firma, kura piedāvā vairāk olbaltumvielas par zemāku cenu. Tas ir pirmais nosacījums. Ja tev cena vispār pilnībā neinteresē, un tev ir naudas papilnot, tad tu vari izvēlēties dārgākas markas. Jo starpības principā nav nekādas liels. Piemēram, Reku ir brendotais proķis. Reku pēc sastāva. Reku cerams, ka varēs redzēt. Viņam uz 100 gramos ir kaut kur 82 grami olbaltumvielas. Tur mazāk arī ogļhidrāti, kā tam otram būs. Un tā tālāk. It kā skaitās labāks. Bet viņš maksā 2 reizes vai vēl pat vairāk dārgāk. Tāpēc tas ir brendotais. Viņam ir jāmaksā par vārdu. Šim te par vārdu nekas nav jāmaksā. Tas ir bez maz vai optima līnijas variants proķiem. Un viņam sanāk, Reku cerams arī varēs redzēt, ka ir kaut kāds, sakam, 71 grams olbaltumvielas 100 gramiem un cik tur tie ogļhidrāti vairāk sanāk. Bet, ja viņi zar pēc treniņu, tad tur tāpat tās tev vajadzīgi tie ogļhidrāti. Un tad sanāk tā, ka ja viens ir 2 reizes dārgāks par otru un starpība ir tik minimāla, tad es personīgi izvēlētos to proteīnu, kas ir lētāks. Ja viņš arī pie nosacījuma, viņš ir pietiekoši labi garšo tā, lai tev viņš garšo un arī pietiekoši normāli miksējās. Bet, protams, ir tas pirmais proteīns brendotais skaitās bišķīt labāks un kvalitatīvāks. Tā ir tava izvēle, kādu izvēlēties. Un vēl viena lieta, kas ir tie proteīnu tipi, jo ir tā saucamais proteīns cūkali, kas ātri uzsūcās organismā, un kazeīns, kas lēni uzsūcās organismā. Vēl pāris gadus atpakaļ tas skaitījās diezgan svarīgi, ka tu pēc treniņa tev ir jāuzņem tās ātrās olbaltumvielas, kas ir olbaltumvielas cūkali, kas tev ātri uzsūcās organismā, lai tu ātrāk dabūtu tās aminoskābes tev organismā iekšā. Un uz nakti tu ēdi kazeīnu olbaltumvielas, jo tās 5-6 stundu laikā lēnā garā tev dod tās aminoskābes visas nakts garumā. Tagad atkal ir jauna informācija, kad tas vispār neietekmē. Svarīgs ir tikai kopējais daudzums, cik tu apēd tās olbaltumvielas dienā. Es nezinu, es neesmu zinātnieks, es nezinu, kam tur ir taisnība un tā, bet es tāpatās pēc treniņa tomēr dzertu labāk ātrās olbaltumvielas, kas ir veju olbaltumvielas. Un arī tās veju cūkali olbaltumvielas iedalās vairākās apakšu grupās. Ir koncentrāts, kas uzsūcās bišķīt lēnāk, kā izolāts. Izolāts uzsūcās vēl bišķīt lēnāk, bišķīt ātrāk kā koncentrāts, bet lēnāk kā hidrāts ir vēl tāds hidrolizētais proteīns. Viņi arī diezgan daudz atšķirās pēc cenas, un droši vien, ja tu aizies uz veikalu, tad pārdevējs tev ieteiks ņemt vislabāko, kas ir hidrāts. Viņš ātrāk uzsūcās organismā, bet arī tas, cik tas izšķir, tas ir, nezinu, tāda minimāla starpība. Tur gan es ieteiktu ņemt salīdzinoši arī izdevīgāko variantu, kas ir koncentrāts. Tas ir mans ieteikums, bet katrs var darīt tā, kā viņam patīk un kā viņam, kā saka, maciņš atļauj. Tad bieži vēl ir tāds jautājums, vai tad cilvēki izrunājas un tieši saka, vai man vispār ir vajadzīgs tas proteīns, tas burkas? Nav, pa lielam viņš tam nav vajadzīgs, tāpēc es, piemēram, es personīgi savus labākos rezultātus dabūju nelietojot proteīnu no burkas. Tas bija tāpēc, ka principā vienkārši nebija naudas, lai viņi nopirkt. Alga 200-250 latis, centos vienkārši pa lētāko naudu nopirkt lielās filēs, kas ir pārdotās tirgū. Bet tagad, piemēram, tad es dabūju labākos rezultātus, bet tas tāpēc, ka es biju tālu no savu ģenētiskā potenciāla, tagad es, var teikt, varbūt nevis sasniedzis, bet esmu ļoti tuvu ģenētiskam potenciālam, un tas progress ir daudz lēnāks nekā viņš bija tad. Bet, lai gan tagad es lietoju to proteīnu pēc treniņa dzertu olbaltumvielu pulveri, jo tā vienkārši, nevis tāpēc, ka es varbūt uzskatītu, ka tas kaut kas super un maģisks, bet tas tāpēc, ka vienkārši tā man ir ērtāk pēc treniņa izdzert to proteīnu, lai man nav jāņem līdzi pārtiku un jāštapē, kad man negribās to darīt pēc treniņa. Tas arī viss. Tagad zināsiet par proķi, kas tas ir un tā tālāk. Lai izdodas. Iron Gym!